Kā zināms, nesen arī valdība mums atskaitījās par 100 dienās paveikto. Tikpat nozīmīgs pasākums arī bijis Tīnožu pamatskolā, kur nevis valdība, bet gan 1. klases audzēkņi atskaitījās par paveikto un apgūto 100 dienās. Tikai 2. gadu mēs šo notikumu esam tā kā uzsākuši. Ja? Mums agrāk bija tā kā ābeces svētki, bet tā kā viņi jau atnāk uz skolu un jau prot ābecīt, jau viņi zina lasīšanu, tad tagad mums tāda tradīcija, ka tad, kad ir 100 dienas, tad mēs it kā atskaitamies par padarīto. 100 dienu pasākumā jaunākie Tīnožu pamatskolas skolēni saviem sākuma skolas kolēģiem ne tikai demonstrēja dažādus priekšnesumus, bet tika sagatavot arī uzdevumi. Kā mēs 100 dienu pasākumam gatavojāmies? Ko mēs darījām? Nu, Kristiāna. Mēs mācījāmies dzējoli. Lauriņa. Mēs visādas dziesmas mācījāmies. Ar 1. klašu skolēniem skolotāja Kristīna nestrādā pirmo reizi. Viņa norāda, ka 1. klasē svarīgi ir atrast talantus bērnos, atvērt un neļaut ierauties sevī. Ja es dodu no galvas mācīties dzejolis, visiem lieku viņu noskaitīt. Ja? Ja viņam varbūt tā rociņa vēl neklaus, tad viņš vismaz šādi zīmējot, dziedot un savādāk radoši sevi parādot, var sevi apliecināt. Es domāju, ka tas ļoti svarīgi. Šķiet 1. klases gaitas no atmiņām grūti izdzēst gan skolēniem, gan skolotājiem. Katra klase nāk un izveido savu atmosfēru. Piemēram, šie bērni ļoti atvērti, kustīgi un dzīvi. Ar saviem audzēkņiem lepojas skolotāja. Novēlot panākumiem, darbiem un izaugsmi pilnu atlikušo mācību gadu, Dats Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.